Nu, čau, čau. Atkal esam atpakaļ. Jā, pēc šīs pauzītes, kas mums bija saistībā ar aizņemtību, ar atvaļinājumu laikiem. Nu, lūk, ar rudens iestāšanos mums ir pavisam jauka manta. Tātad 4. paudzes Golfs ar interesantu burtu kombināciju R32. Mūsu gadījumā šis 32 tieši nozīmē dzinēja tilpumu, jā, 3,2 ar iespaidīgu jaudu tajā 2003. gadā, kas šī gadījumā būs 240 zirgi. Pilnpiedziņa, DSG kārba, Recaro sporta salons, Xenon lukturi, lielie 18-nieki, labas bremzes. Wow. – 2003. gada 4. Golfiņš, kurš kā gadu vecs mums ir ienācis Latvijā no Vācijas. Te viņš ir ļoti rūpīgi uzturēts. Nu tad, nu lūk, un atkal ir pienācis tas brīdis, ka viņš dodas atpakaļ uz Vāciju. Pēc 20 gadiem mašīna atgriežas, no kurienes viņa ir nākusi. Un tikpat ideālā un perfektā stāvoklī. Par pašu R32 Golfu, tātad 4. paudzes, pati dulākā, sportiskākā versija R32. Jā, tāds tika mums ražots no 2002. līdz 2003. gadam. Nu, paskatīsimies, kas te mums te ir lācītim ēderā. Wow, skaisti, jā? Nu, ļoti skaisti. Jā, nu kā jau minēju, šis ir tā brīža Golfa top versija ar jaudīgāko šo te 240 zirgspēku dzinēju. Pēc tam jau, ka šis dzinējs tika ietūcīts 5. paudzes Golfā, tur viņi arī nedaudz šo te jaudu palielinājusi 250, bet jebkurā gadījumā mūsu šis te 3.2 atmosfēra VR6 dzinējs ar 240 zirgiem pilnpiedziņu pātrinās pusotratonnīgā mašīnā 6,6 sekundēs. Izmēģināsim? To mēs noteikti izmēģināsim. Un jāuzsver, jā, nu, kad tajos 2000 gados tas bija ļoti vērā ņemams rezultāts. Nu vai? Laižam. Skaisti. Nu jā, un ja pēc skata varbūt tāds, kas nav tēmā, domās, ka tas ir parasts standarta 4. Golfs, tad, nu lūk, R32 viennozīmīgi izceļās ar šo te agresīvo priekšējo bumperi. Jā, redzam ļoti lielas lūkas gaisa savākšanai, un jā, šāds bumpers citām versijām nenāca. Tālāk noteikti bīdamies un apskatāmies, jā, šos te oriģinālos 18 colu riteņus. Arī tie nāca tikai šai te versijai, jā, ar palielinātām bremzēm un pazeminātu klīrenci nedaudz automašīnas statnēm. Tālāk tieši tā pati tēma ir arī šis te neuzkrītošais slieksnīts, kas arī norāda uz šo te R tēmu. Un tad tieši tādi paši daži nelieli neuzkrītoši elementi mums arī ir aizmugurējā daļā. Tieši tāpat kā priekšā, aizmugurē ir savs R32 aizmugurējais bumpers, tieši tāpatās arī ar tādiem atvērumiem, difuzorīšiem, lai tur tam gaisam ir, kur pareizi skriet. Nu, un, protams, iespaidīgs 2 uzgaļu izplūdes sistēmas bundulis. Šāda kombinācija arī nāca tikai un vienīgi R32 versijai. No kā tur iekšā? Iekšā ir tieši tik, cik man patīk. Jā. Visur ir šī te konkrētā R tēma. Beņķi vienkārši ir super sportiski un ērti. Protams, stūri ar ātrumu pārslēgiem. Un to mēs visu izbaudīsim braucienu laikā, pa ko tad arī pastāstīšu vairāk. Tad es domāju, ka ir jāsāk ar šo te momentu. Nu, lūk. Nu, mašīna nav liliputiem. Mašīna nav liliputiem, nu nav arī, kā saka, milžiem. Kā jau 4. Golfiņš. Nu, par cik man pašam ir tāds bijis, ne gluži R32, bet arī 2.8 V6, jā, pilnpiedziņā. Tā kā es šeit jūtos ļoti labi, un tās man ir sava veida tādas jaunības atmiņas. Automāts. Nekas? Šī gadījumā, ka tas ir automāts, tiešām nekas, jo braukšanas bauda, ko sniedz šī mašīna, vadāmības ziņā, jaudas ziņā, var arī būt DSG.
Nu, te, es domāju, ir ievērības cienīgi piefiksēt, kādā kvalitātē ir saglabājies konkrētais eksemplārs. Ja? 20 gadi Latvijā. Nu, mēs sēžam un jūtamies kā pilnīgi jaunvērtīga auto. Paskatoties jau uz kuru paneli, uz jebkuru apdarīti, ja? Nodalums šeit nav manāms. Viss ir oriģināls, nekur nav nekāda iejaukšanās bijusi. Tā kā es esmu super priecīgs. Es esmu super priecīgs, ka ir tādas automašīnas joprojām. Redz, kā izrādās, ka tādas ir Latvijā, un vēl jau vairāk izrādās, ka uz viņām šobrīd ļoti liela ir interese atpakaļ Rietumē Eiropā, ja? Tā kā konkrēti uz Vāciju. Jā, tas ir gandrīz vai brīnums, ka Golfs tāda gada nav nojāts. Nu, te cilvēks ir sapratis laikam to un izbraucis ir šādi tad ar viņu. Apskatāmies, nobraukums mūsu gadījumā ir tikai 100 000. Pa 20 gadiem pareiķina vidējo gadā, ja? Nu, cik viņš ir pa sestdien svētdien ar viņu izbraucis. Viņš rūc un iet. Kā jau iepriekš minēju šos te parametrus, jaudas un pātrinājuma, varbūt priekš mūsdienām, nu, tas nav nekas tāds, lai teiktu wow, bet 20 gadu atpakaļ tas tiešām bija ļoti iespaidīgi. Un, protams, no autobūva jau iet uz priekšu, kā jau teicu, 5. paudzes Golfā viņi vēl ietūcīja šo te 3.2 ar nedaudz paaugstinātu jaudu, bet ar 6. Golfu jau sākās turbo ēra. Šie te divlitrīgie dzinēji palika krietni jaudīgāki, līdz ar to šie te pātrinājumi ātrāki. Un 6., 7., 8. Golfi tie jau ir pilnīgs turbo auto. Un pilnpieciņā, tas jau arī labi skan. Nu, tas ir šis te Golf R sērijas rokraksts, jā, kad tur noteikti ir jābūt visu riteņu piedziņai, jo nu, ar vienu asi tad tur jau nav, kur tur jaudu likt vairs. Jā, jāspolē uz vietas. Nu jā, nav interesanti. Šito jau arī ziemā var iemest kādā pagriezienā. Jā, protams, ka Golfam tā pilnpiedziņas sistēma nu, varbūt nav tas, kas ir Audi Quattro evolūcijām un Subāriem, jā, bet tāpat var ar viņu piebraukties un tiešām izbaudīt arī ziemu. Paskatāmies, kā viņš raujās no mūsu krustojuma. Nu, mūsu gadījumā mums gan ir Vilmārs vēl aizmugurē, ja, kas varbūt, bet ļoti iespaidīgi. Nu jā, mašīna nav liela, nav smaga. Nu, varbūt priekš 4. Golfa viņa ir smaga, dēļ šiem te visiem mezgliem, ja, pilnpiedziņas 3.2 dzinēju, pasties kāds makans ādas interjers, ja, tas viss to svaru dod, ja, uz to 1,5 tonu, bet nu, tas viss ir balansā. Jā. Tas viss ir pilnīgā balansā, šī te gaita, šīs sajūtas sēžot šeit un vēlreiz, ja ir šie te Audi Quattro, Mitsubishi Evo, Subaru, ja, bet Golfs ir tāda ielas mašīna, ar kur tu vienkārši var pārvietoties ikdienā un tu nejūties nekomfortabli, ja, bet trases ziņā, jā, noteikti viņš kaut kur atpaliks, bet nu, nekā viņš tomēr ir, jā, kā labākais ielas auto savā segmentā viennozīmīgi. Nu, jā. Paši, ka nekas negrab, nečab, nekas nekrīt nost. Tad, ja tā būtu, tad diez vai šis auto braukt uz Vāciju un par tādu naudu. Jā. Te mēs esam sapratuši, ka te vecums nav skāris mašīnu vispār necik. Līdz ar to tad šo te pātrinājumu esam jau izbaudījuši, dabūjuši, sapratuši jau arī kāds viņš ir gaitā, cik viss ir, nu, kā jau tu pats minēji, ja, nekur nekas grab un nu, sajūtas ir ļoti labas un foršas. Nu, laikam ir tas smeķis vecajām mašīnām, ka tu to pātrinājumu un to mehāniku visu jūti, nevis tā kā jaunajām, kurām viss ir tāds elektronisks. Protams, vecā mašīna jau kā tāda ir smeķis, ja, un ja tā ir vēl šādā īpašā izpildījumā versijā, ja mēs tā paskatāmies arī par to pašu interjeru, nu vienkārši visur ir tas R32 logo, paskatāmies, cik pamatīgs ir šis te kājas atbalsts, ja. Bremžu pedāls, gāzes pedāls, nu viss ir super tēmā, un pasaka, kā tu jūties tajā krēslā? Nu, ļoti labi. Es varētu arī begos pagriezienos iet iekšā tajā krēslā. Vai ne? Jā, un šo jau visi inženieri jau redz, kā jau visi skaisti darīja pārdomāti jau vairāk nekā pirms 20 gadiem. Tā kā īsti šo mašīnu salīdzināt ar mūsdienu es negribu, un man liekas, ka nevajag. Tā gada top versija, kulta dampis, jā, un
šādām labām uzturētām versijām tā cena tikai kāpj un aug, un tas diapazons arī ir mega, ja? Tur sākot no kaut kādiem 25, ja? Un līdz pat līdz mierīgi 100 000 var aiztiepties šāda pozīcija, ja tur būs mazs oriģināls nobraukums, un jā, Golfs ir vērtē. Jā, interesanti. Tāds it kā vecs Golfs, labā stāvoklī, bet no kurienes tāda interese un tāda cena? To tev noteikti detalizētāk visu izstāstīs kolēģis Hedijs, kas tieši arī nodarbojas ar šo distances pārdošanu. Tur viņš arī sīkumos un skruplos visu pastāstīs, kas ir tie faktori, kas nosaka šādas automašīnas cenu tirgu. Ieiešu pie Hedija. Jā. Jautājums bija par Golfiem. Tāda gada Golfs, tāds cipars, un ir interesanti. Un ir interesanti, un šis Golfiņš patiesībā, nebaigi ilgi, 2 mēnešu laikā, kā saka, atrada savu jauno īpašnieku Rietumē Eiropā, Vācijā. Kā tas notiekās? Tā ir mūsu, kā saka, ikdiena jau vairāk par 10 gadiem to darbojās, un tiklīdz ir interesanta mašīna, ja, mums nav problēma, kā saka, viņu aizgādāt uz Rietumē Eiropu un sameklēt viņai maksāt spējīgu klientu Rietumē Eiropā, kurš pārvar visas savas bailes ar mūsu prasmēm, ar mūsu pārliecināšanas spējām, ja, un gādā to mašīnu Latvijā. Kāpēc Latvijā tādas mašīnas ir? Ja? Teiksim, man auto nozarē strādājot jau daudzus gadus, ja, es nebeidzu brīnīties, kas mums letiņiem tikai garāžās nestāv. Ja? Mums tāda uz ielas varbūt pat tik daudz neredzam, ja, bet cilvēki, ticiet man, mums ir ļoti daudz klusās, necilās garāžās, viskaut kādi interesanti aparāti, kas kotējās Rietumē Eiropā. Ne obligāti miljonu vērtībās vai lielās naudās, bet tieši mašīnas ar ķirsīti. Ja? Un tad piesim, par ko šodien bija video, šis te R32 Golfs. Ja? Tās mašīnas vienkārši jau tad bija mazi, ja? Un tagad viņai esot 20 gadus vecai, ja viņi ir īsts youngtimers, ja, ar visu potenciālu, un tāpēc arī viņām ir cena kosmosā, ja, un cilvēki viņus meklē. Ja. Un tas pats arī, kā saka, arī video laikam parādījās, Kaspars parādījās, ka mums sakritības pēc tagad vienā mēnesī arī uz Vādzemi ir aizceļojis vecāks iepriekšējās paudzes 2. GTI Golfiņš. Ja. Tas pats stāsts, ja, tās mašīnas vienkārši tādas, kas rūc un brauc, kā saka, iet mazumā, ja, un tāpēc pat vācieši, kā saka, meklē viņus pa visu Eiropu. Jā, rudenīgajā laikā tieši gribās tādā kvatrā sēdēt, zinot to, ka ziema priekšā. Ziema, jā, vai arī rekuru slapi asfalti ir sakrituši slapas. Jā. Jā. Protams, vienkārši pārvietojoties, nav jau tā nenoteiks, vai ir tā pilnpiedziņa vai priekšpiedziņa. Jā. Jā. Protams, tad, kad ir tas pātrinājums, tad tu to izjūti, bet es domāju, ka šoreiz netik daudz tas stāsts te par tām jaudām, pātrinājumiem, to katrs var izglītot sevi, cik varējām, tik mēs arī te ieskicējām šeit pamata informācijas par šo auto. Jā, vairāk šis te ir tas unikālais stāsts, kad mašīna tajos gados, jā, kā jaunvērtīga, tiek iegādāta Vācijā, un 20 gadus tiešām Latvijā viņa ir eksploatēta tik perfekti, ka šobrīd par augstāku cenu viņa tiek pārdota atpakaļ uz Vāczemi. Savā ziņā sanācis ir investīcija auto, ja? Ir sanācis, un domāju, ka te vēl tikai tā investīcija kāps, ja viņš tiks uzturēts šādā te kondīcijā. Noteikti tas ir golfa cilvēkiem. Noteikti tādi ir, jā, ka golfs tas ir neparvelti, tā ir pasaules ikona. Jā, tomēr tajā brīdī, kā Volkswagens izražoja un izdomāja golfu, tā brīža viņš ir visu laiku topā, jā, savā kategorijā. Tā kā uz doto brīdi noteikti tā ir tāda nostalģiska lietiņa, kas kādam pie šā brīža rocības ir pieejama. Un, redzi, nedaudz pacietības, un tādu var samedīt. Vācietis to izdara Latvijā, jā. Iespējams, ka ir kāds latvietis, kas to sameda šobrīd Vācijā. Tur tā ņigu arī notiek šurpa turpu. Noteikti, daudz šādu pozīciju labu nav. Jā. Visdrīzāk, ka viņas ir skaitāmas. Kā es teicu, te budžeti arī ir no līdz. Un,
Nu, šobrīd šeit viss ir noteikti tikai un vienīgi rocībā. Jā, nu, tas nav tā nopirkt pa pāris gabaliņiem šādu. Nu, šis stāsts vedina uz to, ka pret mašīnām jāizturās ir rūpīgi, jo tu nezini, kad viņai uzliks cena. Vai? Noteikti. Es teiktu tā, neskatoties to, ka varbūt ne tikai uz šādām top versijām un sportiskākām. Jebkuram auto ir ar tādu attieksmi jāiet līdzi un jāuztur viņš. Bet šīs ir tiešām tās īpašās pozīcijas, kas lūdzu, ir rezultāts un izskaidrojums. Tā kā ar šo te mūsu stāsts īsti vēl nebeigsies, jo tūlīt mēs aizbrauksim pie mūsu sadarbības partnera Autonoms, kur apskatīsim vēl vienu eksemplāru šai pašā tēmā. Arī tas būs Volkswagens, arī tas būs Golfs, tikai ne 4. paudzes, bet 2. un arī tā brīža tāda top versija, kas ir 1.816 vārstīgais priekš tā gada ar tiem zirgiem, kas tur bija. Tā arī bija ļoti, ļoti ātra un interesanta mašīna. Feini. Es pilnīgi aizvēros. Te atkal tieši viens atvērās. Lūk, tā kā manis jau pieminētā 2. pozīcija, kas ir tieši šis pats scenārijs, ir pārdota atpakaļ uz Vāciju. Tātad te jau mēs viņu arī pēc pāris 10 metriem redzam. 2. paudzes, 4 durvju versija, pirms facelifta gan vēl. Jebkurā gadījumā, e-mobilē šobrīd sakrita tieši šāds te periods, kad ir šāds te foršs, tāds lūk foršs. Abi divi ir pārdoti un šobrīd gaida uzkraušanu. Tuvākajās dienās tas arī notiek un iet prom uz Vāciju. Zivis peld baros, šoreiz tie ir golfi. Šoreiz tie ir golfzivs, jā. Un tad 2. paudzes, arī tā laika top versija, GTI, un ne tikai GTI, bet 16 vārstīgais GTI, kas tajā laikā bija tiešām ļoti, ļoti ātra un pieprasīta mašīna. Tā kā te mēs lieliski varam salīdzināt 2. paudzes pirms facelifta, un 4. paudzes top versija R32. Abi divi autiņi savos gados, pilnīgākās top versijas kulta auto šobrīd. Lūk, šādi te abi divi, diemžēl, pamet mūsu, bet Vācijā tie priecēs noteikti kāds cits īpašnieks. Tāds bija šis te mūsu atgriešanās stāsts pēc atvaļinājumiem ar šī tik lieliskām 2 pozīcijām. Ja arī jums ir kaut kas tāds, kaut kur garažiņā, tā tad zinat, e-mobile ir tā vieta, kur noteikti ar mūsu palīdzību mēs šādus te auto varam realizēt ārpus Latvijas.